Jo sen meklēju praksi, kur nav garāk par 15 minūtēm un kur tev palīdzēs iegūt to labsajūtu, harmoniju un uzlabot to mentālo veselību. Tad šodien tev nodot to. Tas būs rakstīšanas uzdevums, sameklē savu klādu, savu pildspalvu, kad to veids noteikti piespied pauzīti, izdara tik ilgi, cik tev gribās, bet galvenais izdara. Nenoklausies vienkārši tāpēc, lai noklausītos un kaut kad kādreiz dzīvē izdarīšu, jo tas tā nenotiek, es tev apsolu. Tad vienkārši slēdz ārā un netērē savu laiku. Bet pirms mēs sākam, es tev atgādinu, varbūt tā ir pirmā dzirdēšana no 9. līdz 19. jūnijam, 10 dienas mums ir mentālās veselības bootcamps, jeb labsajūtai tāds izaicinājums, kurā dienā tiekamies uz 15 minūtēm. Es nododu jums uzdevumu, mēs kopā pildam, varat arī pildīt pēc tam vēlāk ierakstā, bet tev būs šis check un izdarīts, un tu būsi par sevi parūpējies. Un ko tad tas tev dod? Tas tev dod tādu lielu pulku ar accountability partneriem, jeb tiem cilvēkiem, kuri arī to darīs ar tevi vienā laikā. Un tas izdarīšanas prieks ir fantastisks, jo tad, kad tu esi izdarījis, vai tā būs meditācija, vai tas būs rakstīšanas uzdevums, vai tas būs kāds trakāks, aktīvāks uzdevums, jo tur būs pilnīgi visādi tipu uzdevumi priekš tavas mentālās veselības, arī mazliet kliekšana. Tā kā nebaidies, jo tāpēc, ka tas viss ir mums vajadzīgs, lai visas emocijas apstrādāt, izstrādāt, lai tajā brīdī, kad tu kaut kādā ikdienas situācijā būs nonācis pilnīgā stresā, tu vari atkal sakoncentrēties un salikt sev pa plauktiņiem, nolikt stabili, būt līdzsvarā, harmonijā un mierā ar sevi un tad izlemt un darīt labāk nekā iepriekšējo reizi, jo tas ir mans novēlējums un tas ir tas, ko es ļoti, ļoti gribu, lai mēs visi esam tiešām tādā fantastiskā labsajūtā ar sevi, un tas nenozīmē, ka tu esi kaut kāds hiperaktīvi priecīgs visu laiku, bet tas, ka tu vari novērtēt situācijas un neiet viņās tik dziļi, lai tas tev izraut visas iekšas, un pēc tam tev ir šausmīgi slikti, un ir izdegšanas un vispārējais. Tā kā tiekamies tajā, jums ir links aprakstā, piesakaties, šodien vēl ir īpaša cena līdz 1. jūnijam. Tā kā lēcat iekšā un tiekamies uz 10 dienām un būs fantastisks piedzīvojums. Bet šobrīd klausies šo te journaling uzdevumu, izpildi un pēc tam padod man ziņu, kā tev ar to gāja, bet galvenais ir izpildīt. Ja tu netaisies pildīt, tālāk netērē savu laiku, netērē manu laiku, netērē savu laiku. Tiekamies. Čau! Jāzina, kas jums būs jāuzraksta. Tā kā, ja kaut kur ir ķerat lapiņu un pierakstat, tie, kas pēc tam atkārtojumā skatās, vienkārši uzliekat pauzīti, piebremzējat un paņemat kaut kur pierakstīt. Pirmais - emocijas, kuras es jūtu šodien. Pieņemsim, šodien es jums stāsties, es no rīta 5, man ir enerģija, es domāju, forši varētu apbraukt apkārt Ķīšezeram ar velosipēdu. Ok, tā kā agrs rīts, mazliet baidos par mašīnām, varbūt, ka zin kā būs, bet nekas, davai, skatīsimies, brauksim, skatīsimies, jo tas ir tā mana metode. Es iesāku darīt, es pastos, ja tur būtu ļoti daudz tās, tur vienkārši ļoti daudz smagās mašīnas citreiz brauc. Un īstenībā aizbraucu un skatos tur zīmi, ka līdz 7 nevienu nebrauc. Brīnišķīgi, forši, tātad es varu braukt, man ir laiks. Kādas es sajūtu emocijas, foršas, patīkams, dziedāju putniņu gar ceļa malu, ja? Bet tad vienā brīdī es, bišķiņ pa vēlu biju izbraukusi, ja? Sāku braukt tās smagās mašīnas un redzēju pilnīgi, kā man pulss ir gaisā un tāds, jo tur tāds šaurs ceļš un nepatīkam dažās vietās. Un es tāds, ok, te ir, kur man ir kaut kāds sabijiens, bet tas ir atkal kaut kas tāds, es to piefiksēju, es varu vienkārši nākošais 20 minūtes agrāk izbraukt. Un tas ļoti praktiski stāst, ja, bet tad emocijas, kuras tu izjūti, un tu jau uzreiz varēsi paanalizēt, ok, notika tas, tur bija tādas emocijas, tur saskuma, tur šitas, tur tas. Otrā lieta, ko pierakstīt. Vispār, kas notika šodien? Un šo ir veikt ļoti, ļoti, ļoti forši vakarā. Jo vakarā mums ir vairāk tie notikumi. Ja es no rīta tagad 6, 5 un rakstu, kas šodien notika, piecēlos, jā, tad tas īsti nederēs. Jā, vai arī tās pašas emocijas arī dienas vidū, vakarā, ja, varat skatīties, varbūt, ka jums sanāk, pieņemsim pēc darba dienas, vai arī darba dienas beigās. Varbūt, ka jums darba dienas beigas ir tādas, kur vienkārši ir jāpagaida 15 minūtes, kamēr aizslēgt durvis kaut kur, ja. Un jūs tās 15 minūtes īstenībā ir liels, ka varat veltīt vienkārši pasēžu parakstu, ja. Kādas emocijas es izjūtu šodien? Kas notika šodien? Vispār, kādi tie notikumi? Kas kaut kas ar cilvēkiem, vienai pašai? Kas notikās šodien? Un trešais būs domas, kuras tevi nepamet. Šis ir mans ļoti, ļoti mīļš un foršs vispār temats par domām, kuras tevi nepamet, jo, ja ir kaut kādas domas, kas iet uz riņķi, tad viņas ir baigi forši pierakstīts. Un tad pieņemsim pasties. Es šorīt domāju šādi, vai arī kaut kādā, un šeit pat arī ir forši to klādi, kur man ir arī klāde tepatām blakus. Turēt man vienmēr viņi turās uz galda, vai arī kur man ir aizmugurē daudz kladītes, kas ir vecās. Bet viena, kas ir aktuālā, tā ir vienmēr uz galda, lai var pierakstīt. Un, piemēram, ir kaut kāda doma, kur visu laiku nepamat. Un tā doma jau parasti nav, my gosh, es esmu tik forša un tik fantastiska. Tā doma jau parasti ir tāda, man atkal nekas nesanāk, es neko atkal neesmu pareizi izdarījusi, ja? Man viss ir galīgi garām. Un tu vari šādi tagad pierakst, un tu pierakst, un tad varēsi panalizēt, kurā laikā viņi rodās. Varbūt tu satiec konkrētu cilvēku.
Varbūt tas ir pēc kaut kāda e-pasta saņemšanas, nosūtīšanas. Varbūt kaut kas ir, kas tā ir par domu, kas viņu triggero, kurā brīdī. Varbūt viņai ir konkrēti īstenībā pēc ilgāka laika pamanījis, ka tā ir konkrēta kaut kāda mēneša daļa vai nedēļas daļa, kad šī doma tevi nepamet. Un tad, kad tu šo domu nepamet, tad tu vari pēc tam skatīties un te aizies tālāk. Tad šis ir tāds vieglais, ko katru dienu vienkārši vajag pastos, kādas man ir emocijas, kāda man ir notikuma dienā izrakstu un kādas ir domas, kas man nepamat, ja kaut kāds ir. Un šis te jau ir tāds foršs pamats, ko mēs 15 minūtes dienā tiešām priekš sevis varam fantastiski veltīt. Un iesākt. Un es šāds līdzīgs arī mums bija rakstīšanas izaicinājumā, un būs līdzīgi arī jaunajā no 9. jūnija, kas ir izaicinājums. Bet ko mēs varam tālāk padarīt? Iedošu jums arī tālāk, kas ir tāds foršais pāris soļiem. Mēs varam paskatīties par tām domām. Tātad tās, kuras iet uz rīņķi, mēs pirmkārt varam paprasīt sev, vai tā ir taisnība. Un ļoti bieži, kad tu apsēdīsies, ja tu uzrakstīsi to visu, to ļauno domu par sevi, to tādu citreiz paragrāfs, citreiz veselu lapu, mēs varam vienu jautājumu uzdot sev, vai tā ir taisnība, vai tie ir fakti. Ja es sev tagad šodien saku, tāpēc, ka, pieņemsim, ārprāts, man šausmīgi, man vienkārši neiet biznesā, es esmu šausmīgi neveiksmīga, vispār jātaisa ciet biznesa. Ļoti bieži tiem, kas ir solo biznesā, online biznesā, tur, kur strādā viens pats vai es pats savu bosu, vai arī citiem vēl man nelielam uzņēmumu bosu, ļoti bieži gribās aizklapēt visu kaut ko ciet. Un ātri un uz sitienu, jā. Un tad tu uzprasi sev, vai tā ir taisnība? Nu, vai tā ir tiešām taisnība? Un tad šeit var priekšā ņemt faktus. Nevis var, bet vajag ņemt faktus, tiešām paskatīties, vai tā ir tiešām, kad es nekad neko neesmu nopelnījis, kad man nekad nekas nav sanācis, kad man vispār ir šausmīgi slikti. Un paskaties tos faktus, paskaties, cik tu pelni, cik tu nepelni, cik tev sanāk, ko par tevi saka tavi klienti, cik tiešām ir tās negatīvās atsauksmes vai cik ir pozitīvās atsauksmes. Ja? Un tad, kad tu šādi paskatīsies uz faktiem, tu paskatīsies, ka tas stāsts, ko tu sev stāstīji, ja, ko mēs par to iepriekš skatījāmies, ja, ikdienā, kad īstenībā tas stāsts nav patiesība. Tas stāsts ir kaut kāds bullshit stāstīns, ko tu sev stāstīji, jo tā būtu vieglāk, tu sev izstāsti, tad vari padoties, un tad var neko nedarīt, un tā kā dzīve viss mierīgi, tev nav jāriskē, tev nav tur jāņemās ar visu kaut ko, ja. Un pēc tam, ko mēs varam skatīties, tātad, kas patiesībā notiek, ja? Tas ir vēl viens jautājums, ko sev iedot panalizēt, ja? Vai arī varbūt tiešām es kaut kādu kļūdu pieļauju, kaut kur es nedaru pareizi, vai arī kaut kur es nedaru pietiekami drosmīgi, vai kaut kur es esmu nočakarējies, ok, viss kārtībā, labi. Un paskatīties atkal uz tiem faktiem, jā. Un tad uzrakstīt jaunu stāstu. Un uzrakstīt jaunu stāstu, kādu tu gribi sev stāstīt. Un te mēs varam darīt divas lietas. Un te arī jāskatās pēc savu tā ticības līmeņa sevī. Mēs paskatāmies uz tiem faktiem. Un, piemēram, man ļoti spilgti bija pagājušajā gadā arī šāda situācija tiešām ar sevi. Man liekas, viss man nekas nesanāk, ļoti slikti, taram, param. Un es te paņemu visu gada griezumu, tāpēc, ka slikts mēnesis nav ienākumu tik, cik ir bijuši vienmēr. Ja? Vai kaut kādam tur skaitlim nav līdz tam skaitlim ticis. Un es paskatos to gada griezumu un skatos, ne, bet mēneša griezumā viss ir tiešām tā kā tam ir jābūt, tā kā es esmu uz to cerējis, gājis, un kā man tas patīk. Ja? Un es domāju, ārprāts, es sevi nomoku jau mēnesi ar šo šausmīgo domu, ka man nekas nesanāk, ja? Un īstenībā viss ir kārtībā. Un, protams, paskatoties pat uz tiem skaitļiem, tad, kad tu jau esi tajā domā mēnesi bijis iekšā, tev vairs neliekas, ka tā ir taisnība. Jo tev jau tad nākamā doma nāk, bet jā, bet šodien jau nekur nekas nebija. Šodien jau tev neviens neatrakstīja, ka tu esi superīga. Šodien tev neviens nenopirka neko, jā. Un šādas tās domas. Bet tad tā pārrakstīšana, un to pārrakstīšanu mēs veicam tā, ka mēs skatāmies tiešām uz šiem faktiem un rakstam to, kas ir. To, kas ir, tas ir pirmais līmenis, to, kas ir kārtībā. Es vadu savu uzņēmumu. Viņš ir, es katru mēnesi vidēji gadā nopelnu tik, un tas ir mans stabils ienākums, un tas ir brīnišķīgs, un tas ir šobrīd pietiekams. Jā, es gribu uzlabojumus, viss ir labi, bet uzrakstam šos faktus, kas ir patiesībā mani klienti par mani ir atstājuši šādu atsauksmi, un šīs atsauksmes klienti visforšāk ir arī pierakstīt ar roku pārrakstīt. Jo tad tu viņas sajūti vairāk, un atkal nevis tā kā mēs parasti ieraugam to noskriņšotam, jā, viss kārtībā, labi, forši, un tālāk dzīvojam savā tur tajā scenārijā smadzenēs, jā. Bet otrs līmenis, ko mēs varam sev darīt, un tas, kas ir jau, ja mums tiešām tam pietiek ticība, un ja mēs tiešām to varam pacelt sevī, ja, ir skatīties, uzrakstīt, kāds ir tas ideālais, ko es gribu.
Un kas ir tas ideālais? Ja man šobrīd ir tas negatīvais stāsts, kādu es varu uztaisīt to ideālo stāstu priekš sevis, un tas jau vairāk, ja mēs ejam vienalga manifestācijas metodas, mēs viņus saucam jau vai tādu savas dzīves pārrakstīšanu, uzrakstīšanu jaunā skripta, jeb scenārijā, bet tas ir kaut kas tāds, kas jau tālāk, bet tam ir jābūt ticībai. Un to ticību mēs, protams, stiprinam, tad mēs skatāmies uz šiem faktiem, tāpēc tie fakti, ko es jums iedevu, ko jums ir jāatrod par sevi, ir vajadzīgi. Bija ļoti bieži jautā, un ja man nav šie fakti, ja es esmu tikko iesācis, man nav šie fakti, tad tev viņi ir jāsāk izdarīt, jeb jāsāk sev pierādīt. Un tas ir tāds, jā, citreiz aburtais loks, liekas, man nav, es sev neticu, tad ir vienkārši tas, ko es teicu, darīt, pierakstīt, izvērtēt, uzlabot, darīt atkal, un tā ieraudzīs sev šos te pierādījumus, ka tev sanāk un izdodas. Nu ko, rekur, es iesāku par līdzsvaru un atpūtu un apstāties, bet tā kā šī te refleksija ir ļoti, ļoti saistīta, rekur tāpatām, viņi ir tāda darbošanās, tad sanāca jums te šāds uzdevums šajā dienā. Bet es ceru, ka noderēs tie, kas skatās YouTube arī pēc tam ierakstāt komentārā, vai šīs te jums noderēja, vai jūs paņēmāt un kā jums veicās ar to izpildīšanu. Es zinu, ka tas ir process, tāpēc tas nebūs tāds viens dienas jautājums, bet tiešām priecāšos dzirdēt no jums. Un arī tie, kas Spotify klausās, arī padodat man ziņu, uzrakstiet pēc tam, vai arī tur ir komentāru lādīt. Tad izstāstīšu, kas mums no 9. jūnija būs rītīgi forši, jo redz, šeit es jums izstāstīju, ko var darīt, un ko var darīt, mēs visi ļoti labi zinām. Mums ir, ak, Dievs, man liekas, rekur aizmugurē man arī tur ir grāmatas, ko var darīt, kā var uzlabot, kā var izpildīt savu dzīvi, to mēs katru dienu skatāmies Instagramā, Threados, YouTube'ā, nezinu, TikTokā, viskaut kur mums ir visādi padomu. Bet tas, kas man ir pēdējā gada laikā nācis, kad mums vajag šo vidi, kur darīt, tiešām praktiski darīt, un tāpēc mēs katru dienu tiksimies uz 15 minūtēm, 10 dienu garumā. Mēs jau šo vienreiz izmēģinājām un bija beig forši. Un nav tā, ka tev ir jābūt katru dienu, bet tu vari katru dienu sev noteikti veltīt šīs 15 minūtes. Un mēs tiksimies Zoomā, izdarīsim lietas, katras dienas to te praktisko daļu priekš savas mentālās veselības, un tas būs tev ček, ir done. Un es jums pielikšu klāt informāciju un pastāstīšu arī par to, kurā, pieņemsim, cikla daļā ir foršāk ielikt tieši šādu aktivitāti. Un, pieņemsim, tā kā šeit ir emocijas, ko jūtu, kas notika šodien, domas, kuras tev nepamat, tas, pieņemsim, ir forši katrā cikla fāzē, bet, pieņemsim, tos stāstus pārrakstīt vai tieši izvērtēt, ir cikla fāzes, kurās tas būs efektīvāk, jo mēs tajā cikla fāzē dabiski gribam novērtēt vai dabiski gribam uzsākt, un mums ir dabiski tāds jēga pozitīvāks, ja, un tu citā pilnīgi rakstīs, man nekas nav ko rakstīt, ja, un tajā ir labāk pagulēt. Tā kā es jums pielikšu to klāt, un jūs varēsiet paspēlēties atkal nākošo mēnešu garumā pēc šīs 10 dienu prakses ar to, kā jums tas sanāk un kā jūs to varat ieviest dzīvē, saskaņojot ar savu ciklu. Jo tas, manuprāt, sievietēm ir ļoti, ļoti svarīgi par to, ka tu ne tikai vienkārši dari katru dienu vienu un to pašu, jo es arī nedaru katru dienu vienu un to pašu. Man ir visi rīki manā kastītē, kurus es varu izņemt tik pa laikam un šķirot un paņemt. Ja? Un tieši tas pats arī būs šeit. Tā kā nebūs viss prakses tikai rakstīt vai tikai meditēt, būs arī aktīvāks, būs pasīvāks, lai mēs varam sakārtot un pielikt katrai ciklu fāzei klāt. Tā kā tāds mums ir fokus ir uz to, kad mēs tiekamies. Mēs tās 15 minūtes veltam, mēs darām, tajā ir izdarīts. Tas nav, kad es 15 minūtes runāju, jūs klausāties, un tad jums vēl ir jādara. Nē, mēs iesākam, darām kopā, es izslēdzu Zoom, ir izdarīts, varat gribat paturpināt, negribat turpināt, vai esat iesajūti, ka ir izdarīts, ir izdarīts. Lai pieteiktos gan šeit, Rīlam, gan YouTube, jūs varēsiet redzēt, būs links, Spotify arī links, var aiziet un pieteikties. Instagramā vienkārši komentēt MV, un jums atnāks automātiskā ziņa, kur ir apraksts un kā izdarīt un kur pieteikties. Tā kā tā, es jūs ļoti gaidu, jo tas būs forši. Vienkārši ir forši, ka tu dari kopā un ir izdarīts. Tas ir tā kā accountability partneri, bet grupā. Un izdarīts ir labāks nekā domāt un pierakstīt, cik forši ir šīs metodas, vai arī to, ko es šodien uzdevu jums. Ja? Ir jau forši viņu zināt, bet jautājums ir, kurš no jums būs tas, kurš to izpildīs, un kurš pēc tam izpildīs un vēl atrakstīs, čau, man tas izpildīja, un šis man noderēja, vai šis man nenoderēja. Ja? Jo dzirdēt, mēs varam visi dzirdēt, palaist grausīm arī baigi viegli, bet aiziet un izdarīt, tas jau ir cits līmenis, un izdarīt ir tas, kas tiešām darbojas ilgtermiņā. Man šodien, starp citu, es iesāku rakstīšanas challenge. Es uzliku savu 100 dienu izaicinājumu. Man šodien ir 41. diena, man patīk šādi te krāsaini aizkrāsot.
Un ir efekts, ka tu dari, bet es viņus pielāgoju tos rakstīšanas uzdevumus. Un tas nav tā, ka man Dievs sev jāpiespiež, man tiešām patīk. Un viņi ir tik dažādi, ka tas ir pilnīgi tur iegājies ikdienā kā baigi foršais ieradums. Tā kā es arī gribu, lai jums ir daudz šīs lietas, kuras jūs varat paņemt. Bet galvenais, lai no tām daudziem jūs izvēlaties vienu, veltat tās 15 minūtes un ir izdarīts. Tā kā jā, gaidu no jums, kuri izdarīs, gaidu no jums atsauksmes un tiekamies izaicinājumā. Nu, ko?